Sveicināti. Esam ciemos pie Agra. Sveiks, Agri. Sveiks. Prieks tev redzēt. Arī. Jā, sazvanījos ar Agri. Viņš teica, ka viņam ir kaut kas, ko viņš grib izstāstīt. Domāju, ka jāatbrauc ciemos. Uzzināsim kaut ko. Un, jā. Tā kā, jā, Agri. Nu ko, jāpaliecināt tad ir jau, ka šitas te, es te, tā teikt, vairāk kā 30 gadus jau esam kristietībā, un šovakar man gribās paliecināt par tādu lietu, ka par laulības pārkāpšanu, jo vienreiz 90. gados man tā ir bijis, un par cik, teiksim, pa visiem šitiem gadiem esam tā saskatījies un zinu, ka tā vispār ir arī viena no problēmām. Ja kaut kas tāds cilvēkiem dzīvē notiek, pēc tam viņi nezin, kā tikt ārā no tā. Un tāpēc paliecināšu par savu liecību, ka 90. gados es no Rīgas braucu uz Ventspili, viena kristīga māsa. Braucām un tā sanāca, kad tā māsiņa bija tāda, var teikt, tāda uzbāzīga, un es vēl kā jauns kristietis, un viss, es domāju, kas savādāks, nekas jau savādāks kā pasaulē nav. Kāpēc ne? Un tad mēs, tā teikt, pārkāpu laulību, bet es jau biju precējies uz to laiku, un atbraucu mājās, pēc tam aiziet to sīvieti uz māju, un pats atbraucu uz mājām, un es tā kā, it kā tā nelāgi jutos, protams, ka esam tā izdarījis, un ka iegāja dzīvoklī, pretī man nāca sieva, un viņa saka, to un to māsu pārkāpa laulību. Un man tas bija tā kā akme, ar mietu pa pieru. Es domāju, kā? Kā? Viņa saka, Dievs man uzrādīja. Es domāju, kā tā var būt? Un es, protams, liedzos un neatzinos un visu. Un viņa saka, nē, tu jau var teikt, ko tu gribi. Dievs pa velti nekad nerunā, tā ir bijis. Un tad, protams, ka dzīve sagāja galīgi, tā teikt, dienām un naktīm es gulēt nevarēju, staigāju gar jūru pa naktīm, pa mežu staigāju, lūdzu Dievam piedošanu. Un it kā pagāja pāris mēneši, un es domāju, ka es tā kā no tā būtu ticis vaļā. Jau tā kā nomierinājos, tā kā nosēdās viss tas, un tad viena ceturtdienas vakarā mums Ventavā bija mājas grupas sajiets un aizbrauc uz Ventavu. Un tur mēs jau tā parasti kā 30 cilvēki nācām kopā un nostājāmies uz ceļiem, sākām lūgt Dievu, un tanī brīdī man tā sagrāba un nogrūd lejā ellē. Un tas dvēseles drebēšana, es tā kā ielpoju tās elles šausmas. Kas tev sagrāba? Tā kā liela roka? Tā kā? Vienkārši tā kā kaķi. Paņem un šitā iegrūž, teiksim, ar galvu mēslos. Tā man iegrūd lejā ellē. Jā, un tā kā raujos no turienes. Un pēkšņi es esmu atkal tā uz ceļiem un skatos apkārt brāļa māsu lūdz Dievu, un man tik labi palika, tik labi. Un tanī brīdī nāca vārdi. Laulības pārkāpšana ir elles grēks, tas ir taisns ceļš uz elli. Ej pie tā un tā brāļa, izsūdz viņam grēks, lai viņš pa tevīm aizlūdz. Un viss. Atbrauc mācītais no Ventspils, un viss, mums tā mājas grupa beidzās, un es eju klāt tam brālim, un es saku, ir tāda lieta, vajag tev grēks izsūdzēt. Un viņš saka, labi. Aizgājām, un viņš saka, kur? Vannas istabā. Iegājām vannas istabā, es viņam izsūdzēju grēku šito te, un viņš pa maniem aizlūdz. Un tā kā palika vieglāk viss, pēc tam jau aizbraucu uz māju, un viss lietas aizgāja, bet man nebija miera. Es domāju, kā? Vai tad tiešām tā var būt?
Nu, es kaut kā nevarēju to pieņemt. Es domāju, nu kā tā var būt, ka tā man paņēma un nogrūda ellē, uzved atkal augšā. Nu kā tā var būt? Nu, un kāds pāris nedēļas es tā pārdomāju un nu, kaut kā nevarēju to pieņemt. Nu, mēs svētdien braucam uz dievkalpojumu, pienāca svētdiena, un sieva saka, viņa saka, nebrauksim šoreiz uz savu draudzi, aizbrauksim pie baptistu brāļiem. Viņa saka, tik sen neesam bijuši brāļa, māsas, patusēsim kopā un visu. Nu, labi, aizbraucam pie baptistu brāļiem. Un taisni bija tāds dievkalpojums, ka vairāk brāļi sludināja. Un priekšā vienas pasludināja un iznāca viens brālis, tāds dedzīgs, un viņš taisni tā pa grēkiem sludināja. Un no viņa iznāca tādi vārdi laukā, kas man apstiprināja daudz mans šitās te pārdomas un to, ka es nevarēju noticēt. Tas kungs nokauj, un viņš dara dzīvu. Viņš nogrūž lejā ellē un atkal uzved augšā. Un kad es to izdzirdēju, ka viņš nogrūž lejā ellē un atkal uzved augšā, tā man bija atbilde, ka es neesmu kļūdījies, ka tā bija patiesība mājas grupā, ka es tik nogrūžu lejā un uzvedu atkal augšā. Jā, pēc vārda man Dievs to apstiprināja. Ja? Tas ir 1. Samuēla grāmatā, 2. nodaļa, 6. pants. Jā. Jā, tā kā, 2. nodaļa, 6. pants, jā. Tā kā un tā. Tās lietas bija to visu. Un ejot pa šito dzīvi, es redzu, ka tāda problēma pastāv. Jā, pastāv, precās, šķirās un daudziem liek precēties. Un, teiksim, pirms laika nepaspēja pasēdēt blakus, teiksim, tur jaunieši sevišķi pasēž blakus, pēc tam paiet gads 2, viņi vispār viens otram nav domāt, katrs aizskan uz savu pusi, paliek bērnu, viss kaut kas šitas te, un tā, rakstos jau bija teikts, ko viņi izšķirās, kamēr ir dzīve, tikmēr jau kaut bija, bet atkal jau precās ar citiem, un viss aiziet, un kaut kāds tāds, es nezinu, kaut kāds tāds vārīšanās notiek kaut kāds nesaprotams. Kā tur, kāds sajūta, kad nonāca ellē? Tev atnāca, kāds bija tās sajūtas? Sajūta bija dvēseles drebēšana. Tās šausmas. Man, pilnīgi, tas ir, kad tu ties nogrūs, tu izjūti tādas šausmas. Bet es tur ilgi jau nebiju. Man atkal uzved augšā. Jā, bet vienkārši es pilnīgi tā kā ielpoju, tā kā aizrījos ar tām šausmām. Jā, tā kā tas piedzīvojums bija tāds. Tad tu ar acīm neredzēji, bet tu vienkārši sajūti to visu principā to. Es tādā pat laikā visu tā kā redzu. Jā. Un tad, Kur tur varēja arī redzēt? Man netika dots redzēt, man tika vienkārši dots tā kā izjūst. Jā, tā kā tās lietiņas, jā. Un vēl viena liecība, tā kā gribētos paliecināt arī par Ventspils laikiem. Bija viens arī labs cilvēks, man labs draugs, un es viņam liecināju, un tev vajadzētu tā, ka Jēzus pieņem pa savu kungu un pestītājiem, pa cik mēs bijām draugi jau no jaunības un visu, un viņš saka, Āga, tu ar savu Dievu visu laiku, viņš saka, ko tu man kasies visu laiku klāt ar to pieņemšanu. Un viņš atbraucis pie maniem ciemos, un tā kā uz nakšņošanu un visu, mēs tur sēžam, un taisam 4. vakars, tā kā mājas grupa, teiksim, Ventavā tur. Es saku, davai braucam uz mājas grupu. Varbūt, ka tu pieņemsi Jēzu, atbrauks mācītājs no Ventspils un visu, un viņš saka, labi, braucam. Pa ceļam mēs braucam, un mums pretim pēkšņi nāk kad vesela mašīnas rinda, un pēkšņi viena mašīna izgriež no tās rindas ārā, un nāk mums taisni deguns degunā. Es tā novilku ar to savu autiņu, teiksim, gar graumu malu, tur tā gāja pa iekšu un tika atkal atpakaļ uz asfaltu. Tam tāds liels brilles acis šitādas te, un mierīgi viņš nāca virsū taisni. Mēs tā kā uzreiz ap divi uzvilkāmies, bet neko, visu, braucam tālāk, nav te ko, aizbraucam uz mājas grupu, atbrauc no Ventspils mācītājs, mans draugs ceļās kājās, un saka, drīkst es kaut ko pateikšu, viņš saka, es gribu pieņemt Jēzus Kristus par savu kungu un pestītāju. Es viņam vairākus gadus
teica, ka vajag pieņemt. Un te viņš ir gatavs pieņemt uzreiz. Nu, un tagad beidzās mājas grupa, visi saka, kas pa lietni? Viņš saka, zin ko? Es sapratu ar šito avārijas situāciju, ka es rīt varu nepaspēt. Ja? Viņš saka, ja es nepieņemu šodien, es rīt varu nepaspēt. Ja? Jo tu jau nezini, kādas situācijas tev dzīvē būs. Jā. Cilvēki pārliek visu laiku uz vēlāku, un tā domā, ka paspējas beidzamajā brīdī Dievu pieņemt, bet tie nekad nezina. Un tie cilvēki, viņi jau nezina. Viņiem jau tā sirds arī var būt pilnīgi savādāk. Tagad viņam tas Dievs ir svarīgs, bet pēc tiem 5-10 gadiem viņam galīgi būs cits prioritāts. Viņš par to jau būs aizmirsis. Kā tad, jā. Un vēl būs mainījies iekšā, un tā kā galīgi tas vairāk nestrādās. Jā, nu un vēl viena liecība no Ventspils laikiem. Šodien man tā kā pa Ventspils laikiem vairāk gribās parunāt. Teiksim, mēs vakarā esam mājās ar sievu un bērniem tur un visu. Atskrien tur radiniec viena. Nu, mamma Ventspilī tur mirst nost, vai tu nevar aizmirst, tur sirds stājās nost un viņai jābrauc ir nākamnedēļ uz operāciju, uz stradiņiem tur un šitas viss. Nu labi, nu ko, nu vajag aizvest, kāpām mašīnā visu un braucam uz Ventspili. Aizbraucam uz Ventspili, ejam dzīvoklī, skatos, nu guļ gultiņā, tāda balta galviņa, tantuks tāds guļ, un tur, nu tāda nevarīga un visu, un viņas tur ņemās, es tur tā kā paiem malā virtuvē apsēžos, un es jūtu, ka man nāk lūkšana par to tantuku. Bet domāju, nu kur man iesprukt? Un it kā vēl tie bērni, tur visi tie mazbērni tur, un nav man kur aiziet tā kā Dievu pielūgt. Un tad uzreiz atskan, bet kaut kāds tur sirds zāles nav. Jābrauc ir uz aptieku. Visi ejam lejā, kāpjam mašīnā, aizbrauc uz aptieku. Es domāju, nu tagad es varēšu pielūgt Dievu. Skatos, nāk jau no aptiekas ārā, braucam uz slimnīcu. Aptiekā tādas zāles nav, aizbrauc uz slimnīcu. Man sieva to radiniec aiziet un aiziet lūkšanu par to tantu. Nu, un tad, ir tāda situācija, man ir vairākas reizes dzīvē bijusi, ka rakstos ir teikts, ka nonāk lūkšanas gars. Ot, izstāst to jau par tevi, jā. Un tad tu vispār, tu tā aizbrauc, aiziet lūkšanā tā iekšā, kad pienāk brīdis, es pasaku āmen, un skatos, šīs abas divas nāk. Un paklājs man bija pilnīgi slapš zem kājām. Nu, tas paklājs mašīnā, kas ir no asarām, kas bija tecējuši. Nu, un tagad visi aizvedam tās zāles uz to dzīvokli, visu, un šis un tas, un jau nākamnedēļ operācija, un brauks uz operāciju, un šitas viss, un bet drēbes tev arī bija slapjas, biks? Nē, nu es kaut kā tā uz stūras tā biju uzgūlies, un tās asars man viss tā uz to paklāja gāja. Citas kaut kādu, cits garš laiksprīdis bija? Nu, to es nevaru pateikt. Jā. Nu, kaut kāds 15 minūtes. Varētu būt, jā. Šitas, jo, ka jau tev pārņem gars, tu jau vispār nesaprot laika, tad vispār tev laika nav. Jā. Kad tu teiksi pārņems, tad jau laika nav. Jā. Šitas, un es vienu dienu Užavā tur mājās sēžu pie galda un ēd, skatos, tantuks aiziet. Un galvenais tādā kārtīgā solī, tam aizliek pārpat visu un aizliekās pie savas meitas, pie tās radiniecas. Es sievai pasēju, paklaut, tas nebija tas, kas gulēja gultā, tur tas nevarīgais tantuks. Šitā te aizlikās tādā kārtīgā solī. Jā. Viņa saka, jā, bet viņai taču viss baigi labi palicis. Jā, viņai viss jau uz operāciju viņa nebrauks, viss viņai ir labi, sirds viņai šancē, viss viņai notiek. Viņa vēl daudz gadus nodzīvoja pēc tā. Nu, ot ir tā, tu esi konkrētā vietā, Dievs tev pasaka, lūdzu. Jā. Un viss, un tad ir rezultāti. Jā, un tad ir rezultāti. Jā, šitā te man ir bijis vairākas reizes dzīvē, kad es tā, teiksim, tev pilnīgi pasaku, tev ir jālūdzu. Jā.
Viņš nesadzirdēja, jūs divatā vai tu viens lūdzi? Viens, jā. Nu jā, prieks dzirdēt, jā. Jā, tas ir tādas lietas. Dievu vadību un paklausību, jā, tam, kas nāk, jā. Ko Dievs tev iekšā dara. Jā. Kaut arī, jā, interesanti, tas laiks nebija kurā brīdī, jā, bet atbrīvojās, ka tu paliki viens. Jā, atbrīvojās laiks, Dievs viss sakārtoja, tā teikt. Jā, un vēl viena liecība man tā kā gribētos paliecināt, ir tāda laba lieta. Man savā laikā Dievs uzrunāja, es lasīju 28. nodaļu no 5. Mūzes grāmatas. Man viņa kaut kā tā 28. nodaļa kaut kā tā iesēdās. Nu, tur tomēr ir visādi svētības vārdi, viss tur ir rakstīts, 14 panti vesels ar svētības vārdiem. Kura Mūzes grāmata? 28. nodaļa 5. Tur ir svētības vārdi un lāstu vārdi tur ir. Ja? Un 14 panti ir tie svētības vārdi visi. Nu un vienu dienu, es vēl kā dzīvoju kopmītnēs tur ar vīriem un visu, un tad vēl spēlēju kārtas, tas bija arī tāds ticības sākums, tur tā visu, un tad vēl ar kārtiem tur ņēmās un visu kaut ko, un tur. Un veči saka, viņi saka, davai, agri nāc, uzspēlēsim kārtas, un es ceļos augšā, tā kā iet, un uzreiz man iekšā sāk skanēt 28. nodaļa, 5. Mūzes grāmata, 1. 14. pants. Visi tie, jā, un nu, bet es tā kā lasījis bija, bet es tā aizrāvies ar to nebija. Bet tā kā Dievs man pateica, tā man tas tā kā iegūlās. Nu, aizējām visu vakaru, nospēlējām kārtas, viss, pēc tam es aizēju un lasu, un tur izrādās ir tāda brīnišķīga svētības vārda rakstīta, kad varbūt nolasīt tos 14 pants, es nezinu, un kad tu apzinīgi uzklausīsi tā kunga sava Dieva balsi, kad tu glabāsi godam visus viņa baušļus, ko pildīt es tev šodien piekodinu, tad tas kungs tavs Dievs tevi jau augstu pacels pāri par visām zemes tautām. Un pār tevi nāks visas šīs svētības, un tās tevī piepildīsies, jo tu būsi klausījis tā kunga sava Dieva balsī. Svētīts tu būsi pilsētā, un svētīts tu būsi laukā. Svētīts būs tava klēpja auglis, un svētīts būs tavas zemes auglis. Svētīts būs tavu lopu auglis, tavu lielopu vaisla un tavu sīklopu pieaugums. Svētīts būs tavs gros, un svētīta būs tava abra. Svētīts tu būsi ieedams, un svētīts tu būsi iziedams. Un tas kungs pametīs tavus ienaidniekus, kas vien pret tevi celsies, kad tie tiks nonāvēti tavu acu priekšā. Pa vienu ceļu tie izies karā pret tevi, bet pa 7 ceļiem tie no tevis bēgs. Un tas kungs pavēlēs svētībai, ka tā būs ar tevi tavās klētīs un visur, kur tu pieliksi savu roku. Un viņš tevi svētīs tanī zemē, ko tas kungs tavs Dievs tev dos. Ja tu turēsi tā kunga sava Dieva baušļus, un ja tu staigāsi viņa ceļus, tad tas kungs tevi pacels par svētu tautu, kā viņš tev to ir ar zvērestu apsolījis. Un visas zemes tautas redzēs, ka tu esi nosaukts pēc tā kunga vārda un bīsies no tevis. Un tas kungs tev liks ar tava klēpja augļu ražanumu, ar tavu lopu pieaugumu un tavu lauku augļu bagātību pieaugt visu mantu pārpilnībā tanī zemē, ko tas kungs tavs Dievs bija apsolījis ar zverest taviem tēviem tev dot. Un tas kungs tev atvērs savu krātuvi, kas ir labumu pilna, zeme, tavai zemei, un lai svētītu visu tavu roku darbu tā, ka tu piešķirsi aizdevumus daudzām tautām, bet tev nemaz nebūs jāizņemas. Un tas kungs tevi noliks par galvu, bet ne par asti, un tu kāpsi ar vien savas dzīves kalnā un nekad nelaidīsies no tā leju. Ja vien tu klausīsi tā kunga sava Dieva baušļiem, ko es tev šodien pavēlu klausīt un izpildīt, un nenovērsies ne no viena no šiem vārdiem, ko es jums šodien sludinu, ne pa labi, ne pa kreisi, ka tu nesekotu citiem dieviem un viņiem nekalpot. Nu, es šito izlasīju, un pirmajā brīdī es uzreiz tā, Dievs, tu man šito visu grib dot? Jā, bet nu gāja laiks, un es tā lasīju, pārlasīju,
Un tad es pievērsu uzmanību, ka te jau ir tas pamats, kam ir likts. Ja tu apzinīgi uzklausi tā kunga sava Dieva balsi, ka tu godam glabāsi viņa baušļus, jā, un ka tu dzīvosi un staigāsi viņa ceļos, un ka tu klausīsi tā kunga sava Dieva baušļiem, ko es tev šodien pavēlu klausīt un izpildīt. Tātad pamats, lai tam visam, lai tu tā dzīvot un tev tas būtu, tev ir jādzīvo pēc Dieva baušļiem, jāklaus viņa vārdam, un tā ir jādzīvo. Nu, un gāja gadi. Gāja gadi, viss, es tur apprecējos un viss, un jauna ģimene, un viss bija, un viss notiek, un tā, ka es laiku pa laikam kaut kur tā šito izlasu. Es domāju, Dievs, Dievam lūdzu un saka, Dievs, ir tā, kā ir. Kā es varu, tā es tavu vārdu pildu, bet tā kā svētdzīvu dzīvot, es kaut kā līdz tam netieku, man kaut kā nesanāk. Es tur pakrītu un tur pakrītu. Tātad tu pakrīti, nožēlo Dievu grēkus. Grēks nožēlo, protams, kā tad un ceļos un ej tālāk. Jā, tas nenozīmē, ka kaut kas rupšs vai kāds, bet kaut kādas lietas, kas... Kaut kāda sīkuma. Jā, pie stūras braucot jau bieži tie sīkumi notiek, jā. Jā, un ot šitā, un pēc tam vienu dienu es te mājās sēžu, un es jūtu, ka man vajag šito te atkal apskatīties, un es atkal ņemu un izlasu šito te visu, un es redzu šitanī te visai iekšā lūkšana, ka tā ir lūkšana. Kad, teiksim, piemēram, kad es lūdzu par kādu brāli vai par kādu māsu, svētīts, lai tu esi pilsētā, pa Lauru, teiksim, es lūdzu, teiksim, svētīts, Laura, lai tu esi pilsētā, un svētīts, lai tu esi laukā. Svētīts, lai ir tava klēpja auglis, un svētīts, lai ir tavas zemes auglis. Svētīts tu būs tavu lopu auglis, tavu lielo vaisla un tavu sīklo pieaugums. Svētīts būs tavs gros, un svētīta būs tava abra. Svētīts tu būsi ieedams, un svētīts tu būsi iziedams. Un tas kungs pametīs tavus ienaidniekus, kas vien pret tevi celsies, ka tie tiks nonāvēti tavu acu priekšā, pa vienu ceļu tie izies karā pret tevi, bet 7 ceļiem tevi beigs. Un tas kungs pavēlēs svētībai, ka tā būs ar tevi tavās klētīs un visur, kur tu piliksi savu roku. Un viņš tevi svētīs tanī zemē, ko tas kungs tavs Dievs tev dos. Un es pilnīgi tā sapratu, ka tā ir man personīgi jālūdz. Ar šitiem svētības vārdiem. Teiksim, jo ir jau tā, bieži, ka vajag kaut kur par cilvēku palūgt, viņam ir kaut kādas tādas problēmas, viņš netiek vaļā, viņam tur ir tas un šitas te, un tāpat laikā es arī pa sev lūdzu, pa savu ģimeni, teiksim, lai svētīt ir tā un svētīt tā, un ka uznāk kaut kāda slimība, teiksim, kaut kas uznāk, kaut kāds mazbērns saslims, vai pats saslims, pa vienu ceļu tu atnāc, pa 7 tu slimība aizies, jā, un nebūs tev te valdīt, tas ir pilnīgi garam, jā. Es nezinu, manā dzīvē tas darbojās. Jā, tā kā... Katra tāda tā kā nopietna slimība viņa aizvācās. Vācās prom, kā tad, jā. Tad to sajūti. Jā, viņai nav ko darīt. Jā. Tātad nekāda. Un, protams, arī, teiksim, ja pa slimībām, teiksim, tur kaut kā runa aiziet vai kā, vai ne, teiksim, man ir tā, piemēram, kā es lūdzu. Man ir tā, es lūdzu, es jūtu, ka nav rezultātu. Aha. Kaut kā nav. Pēc tam es lūdzu jau Dievam pavisam savādāk. 2-3 dienas nekas nenotiek, tad es Dievam saku, Dievs, dod man gudrību, kā cīnīties ar šito kaiti. Jā. Jo tad, acīm redzot, Dievs grib, lai tu kaut ko darītu pats, un viņš svētīs tavu darbu, lai tu tiktu ar to problēmu galā. Jā. Un tas konkrēti darbojās. Vienkārši konkrēti darbojās. Nevis visu laiku tikai uz ceļiem jālūdz, Dievs dziedina, Dievs dziedina, Dievs dziedina. Izdara kaut ko. Jā. Tā kā sievai bija ceļiem, Es taču vakarā, mēs par cik vakarā tos 3 kilometrus staigām katru vakaru, un vienu vakaru mēs ejam. Viņa jau tā, es tā skatījos, ka viņa tā kā jocīgi iet, bet neko man nesaka. Un vienu vakaru viņa apstājas, un viņa saka, es vairs tālāk nevaru paiet. Es saku, mamma, kas ir? Viņa saka, man ir ceļi galīgi beigt. Viss, es vairs nevaru. Tad mēs mājas grupā, protams, mēs sākām cīnīties, mēs sākām lūgt par šito problēmu. Un bija viens brālis. Bet es atvainojos. Jā. Turpināsim. Bet jā, pašā sākumā ir, tad jābūt attiecībās Jēzus Kristus jāpieņem kā glābējs. Protams. Tātad, pašā sākumā. Tātad, ja tu lūdz Dievu, tev sākumā jākļūst pa viņa bērnu, ja?
Tātad katrs, kurš nav Jēzus Kristus pieņēmis, tas vēl ir tā kā Dieva radība. Tas viņš ir neoficiāls bērns, viņš nav Dieva pieņemts īsti bērns, Dieva radība. Tad pieņem Jēzus Kristus kā glābēju, un tad šīs lietas viņas sāk darboties, viņas sāk vērties vaļā. Protams, kā tā, process jau ir zem, tas jau ir ceļš, ka Dievs jau slīpē mūs katru. Tas taču ir tā, viņš slīpē, ir savā starpā mūs slīpē, ir Dievs mūs slīpē, un audzinā, vēd, tas taču ir. Kur tu paliki tagad? Es tevi īsi. Tagad mēs mājas grupā, te arī tagad pieslēdzāmies mājas grupā un visu lūzam, un bija mums tāds viens jauns brālis atgriezies un tā, un visu, un viņš pie mums mājas grupā, viņš cēlās krīt, kamēr beidzot piecēlās. Un mēs tagad vakarā vadam cilvēks pēc mājas grupā mājām, un viņš man sēž blakus. Un daudz, ja mēs runājam, ka Dievs runā, viņš nekādīgi nevarēja saprast. Viņš saka, kā Dievs runā, ko jūs stāstat? Un pēkšņi viņam nāk Inārai uz ceļiem, par ceļiem ir jālūdz uz ceļiem. Un viņš mašīnā tā sēž, viņš saka, Agri, vai tiešām Dievs ar maniem runāja? Un tas bija pirmais, ka viņš pirmo reizi izbaudīja šito tev. Ka Inārai par ceļiem ir jālūdz uz ceļiem. Un aizgāja viss process. Un tā teikt, un tas nenozīmē, ka tagad Dievs pieskārās, Dievs dziedināja. Ināriņai tur vispār bija konkrēti, kā Dievs viņai dziedināja. Viņa man no sākuma neteica, viņa tā arī pa tiem burbuļiem. Viņa saka, tas bija arī kaut kas konkrētākais. Un tagad gāja kaut kāds laiciņš, un viņi lūdza Dievu un lūdza un cīnāmies un visu. Un viņai arī gultā guļot naktī, viņi pamostās un sāk lūgt Dievu atkal pa saviem ceļiem. Un Dievs viņu uzrunā. Es tev došu, ko tu gribi. Ko tu gribi? Viņa saka, Dievs. Un izdziedinā man ceļgals. Viņa saka, un man sāk nākt tādi burbuļi, un birsto tā, kā pūš šitos burbuļus bērni. Tie zievu burbuļi iet pa gaisu. Viņa saka, un es viss tiek apklāta tādiem burbuļiem. Pilnīgi. Viņa saka, un no rīta es pieceļos, un kājas vairs nesāp. Kustinā kājas, sāk kustināt, un kājas vairs nesāp. Super. Un viņi atkal sāk skriet, un mēs atkal sākam staigāt jau cik gadus viss iet un viss notiek. Bet tanī pat laikā Ināra vingro, viņa nodarbojās, viņa, tā teikt, cīnās pa saviem ceļgaliem. Nevis tikai, Dievs tu dziedina, es neko nedarīšu. Nē, tā nevar būt. Tev ir jādara arī kaut kas pašam. Tas lietiņas, tā kā. Tā tad mums jārunā ar savu debesu tēvu par jebkuru problēmu jautājumu. Respektīvi jārunā. Jāgriežas pie Dieva un jārunā, jāsaka, man tāda problēma. Kā tad? Tad viņa, tātad tava sieva, viņa tur tātad negāja uz baznīcu meklēt, negāja vēl pie kaut kā meklēt, kaut arī viņa gāja uz baznīcu. Gājām, protams, kā tad, Tas privātā problēma tiek izcīnīta tomēr personīgi. Personīgi lielāko daļu, Un tas, protams, tas var... Un arī, tā teikt, varētu teikt vairāk savu tādiem tā kā pietuvinātākiem brāļiem un māsām, tā kā tie, kas jau ir, tie, kas pa tevi izzina. Draudz jau ir draudz, draudzē ir daudz cilvēku, un draudzē jau, draudz ir draudz, bet mājas grupa ir mājas grupa. Es uzskatu, ka draudz īstenībā sākas no mājas grupas. Respektīvi, cilvēki viens uzticās un lūdz viens pa otru. Un tās draudzes, kurās nav mājas grupas, un tas ir tāds zem jautājums. Tas vienīgais, tad, ja tā ir tā draudzība, tāda maziņa, un ja visi viens otru pazīst, tad tas ir saprotams. Kaut kā tā. Vēl tā kā man tagad gribētos tā kā padalīties, atnāca tāda lieta, ka, bija te draudzē vienai māsai, tur bija arī, viņa palika arī grūta un ar trešo bērniņu un tāda viņai tā kā uztraukums un visu laiku, un kā būs un kas nebūs. Un, mēs viņiem tā kā
Rīnās tā kā tāda garīga autoritātes bijām vai kā, un viņi nāk pie mums, un viņi saka, nu, nevar, nu, man tā kā pilnīgi, nu, es nezinu, man nav uztraukums, vai nevarētu pa mums palūgt, zini. Saku, nu, kāds problēmas, jā, ja tu esi izteikusi savu jautājumu, es jau tev pazīstu jau cik jau viss, kāpēc gan ne? Un mēs arī tāpat ciemos, un bieži tur Jelgavā tur tiekamies un darbojamies, un sāk lūgt. Nu, Dievs deva tādu lūgšanu, o, teiksim, par to konkrēto māsu, teiksim, nu, teiksim, tur Anita vārdā, teiksim, ja? Dievs savu mieru tu Anitai dodi. Un es domāju, nu, vot Dievu tādas vārdas, taisam kā lūgt. Pēc tam vēl viena māsa palika arī grūti ar 4. bērniņu. Un arī, teiksim, vot Dievs savu mieru tai konkrētai māsai dod. Un zina, un bija rezultāti. Vot cik tas, nu it kā neko tādu tu nepadēsi. Nu, katru rīt, kā man katru rīt lūkšana, katru rīt es lūdzu. Jā, Dievs savu mieru tu dod. Un it kā viņas bija tādas, abas divas tādas tā kā uztraukušās, tā kā uzlūgts, kamēr to bērnu nesāju. Un es jau domāju, zin, ka, nu, nav jau labi, ka tās māsas tā uzvalkās. Bet cik viņām mierīgi bērni ir piedzimuši. Tas ir vispār konkrēti. Jā? Jā, interesanti. Okay. Guļ, baznīcā dzied, tur skaļums, viss. Tie tik guļ mierīgi, un nekas nav. Jā. Jā, nu kā pēc visiem tādiem pasaulības principiem jau tā, nu kā, nu saka, zin, ja māca tur uzvalkās un viss šitā tā bērns tur būs tāds bļaustīgi un viss kaut kas, nu, nekā, jā. Ot arī viens no tādām lietām, zin, tāda, nu, jā, ka Dievs iedod gudrību, kā? Jā. Nu jā, tas nozīmē, ka nu jā, vajag Dievu komunicēt, vajag viņu staigāt, viņš dod atbildes, jā. Un kā nu kuram, ja vienam atnāk vārds, citam atnāk, nu, nezinu, praktiska palīdzība, viņš jau praktiski jāpalīdz ir kaut kā, nu, dažādi atziņa pienāk, kā nu kuram. Jā. Viens jūt, ka tieši jāparunā, cits jūt, ka, nezinu, jāatstāj kaut kāds, nezinu, desnieks jāiedod vai kaut kāds cita naudas summa. Okay. Nu, lūkšanas spēks, tas jau ir tā teikt, tas ir pārbaudīts, tā ir pārbaudīta vērtība, varētu teikt, kaut kā tā, zin, ka tas ir, kamēr tu vēl varbūt pašā sākumā un ko un kā vēl tā to neizbaudi, bet ka jau tu esi tanī visā iekšā, ka tas ir tā kā, teiksim, tā, nu, tā izproti un viss, tad tas ir jau. Nu, es jau arī kādreiz, es jau nebiju nekāds lūdzējs, es jau vispār nevarēju, vai dieniņi, es saku, man bija lielākā nelaime, jo pateicu, sāgar lūdzu Dievu, es domāju, ārprāts, uzreiz momentā nosarka, tas bija pirmais, kas man bija, uzreiz palika viss karsts un sarkans. Yeah. Nu, bet tā ir, nu, jaunam Dievu bērnam, zin, pasaka, nu, davai lūdzu, nu, vispār, nu, kaut ko tu vēl pats tā var, bet vēl, kad ir cilvēki riņķī, nu, jā, un viss, un pēc tam, ot, kaut kā viss tas sākās mājas grupā, te, ot, ka mēs sēdējām, atceros, kā pirmo reizi kaut kā Dievs atvēra lūkšanu, un tāda gara tā lūkšana aizgāja, un pa katru pilnīgi brālu māsu atsevišķi un visu, un te viena tāda māsa uzreiz pēc lūkšana, ka pateicām savu āmenu, saka, perfekta lūkšana. Jā. Nu, arī jau tāda, zin, tāda, nu, tāda gados māsa, tāda rītīgi, jā. Nu, pareiza lūkšana, tāda pareiza garā, jā, nav tādas perfekta lūkšanas, vienkārši, bet tajā brīdī protams, tas bija kā tad, tieši tas, kas vajadzīgs. Kā tad, jā, protams. Okay. Nu, ko, forši, ka varēja pie tevis paviesoties. Jā. Tad tiksimies nākošreiz. Čau. Aleluja.